pēdējais materiāls, ko mēs gribam parādīt par to, kā Somi tagad mēģina atrast risinājumus, lai viņi adaptētos un ietu līdz laikam. Katru gadu pasaulē tiek veikts izglītības sistēmas kvalitātes mērījums PISA. Somi tajā jau vairākus gadus atrodas augšgalā. Many Finns tend to think that when we are topping these PISA league tables, so there is not need to develop education system. As most people usually do. It can be dissenting. However, we think that there is constant need to develop it. Is this like the Ministry of Education in Finland is just waving this PISA and saying, look at this, we doesn't need change? No, we are not doing that. That sounds really good. Arī Latvijā katru gadu veic šādu mērījumu, bet tā rādītāji ir visai viduvēji. Es gribētu teikt tā, ka, lai ko arī neteikt par izglītības sistēmu, es uzskatu, ka izglītības sistēma ir pietiekami kvalitatīva. To pierāda gan šie starptautiskie pētījumi, ka, teiksim, 1. 4. klasē Latvijas skolēniem šīs lasīt prasmes ir 8. vieta pasaulē. Tas nav tas sliktākais rezultāts. Jā, vai tad nav pietiekami kvalitatīvi, bet es jau tajā brīdī arī neteicu, ka viņi nevarētu būt labāk. Bet tik tiešām pārmaiņas ir notikušas. Arī runājot, piemēram, par šo ievirzu uz profesionālo izglītību. Šis pagrieziens jau ir noticis. Tas vairs nav jādara, par to vairs neviens nav jāpārliecina. Un tikai tad, ja mēs saprotam, kas jau ir izdarīts, mēs varam nolikt nākošo ceļa stabiņu. Un šis ir jautājums, par ko es tiešām gribētu rosināt nopietnas diskusijas, jo pārāk daudz trūkst šī zināšana pamata par to, kas jau ir, lai varētu izteikt viedokli. Man ir mazs komentārs. Nav sistēma, ka valdība diskutētu ar sabiedriskajām organizācijām. Mums komisijā nav sēdes, kurā nepiedalītos jebkurš interesants, kas to vēlas. Ziniet, es nezinu, vai pārmetums ir vietā. Pirmsvēlēšanu diskusijām sanāca milzīga ķibele, un tā ķibele ir tāda, ka pilnīgi visu, ko politiķi sasolīja mūsu pirmsvēlēšanu diskusijās, pilnīgi nekas netiek izdarīts. Pilnīgi nekas. Ir totāli meli. Un šī melu atmosfērā mirst iedvesma, mirst cerība un mirst kaut kāda vēlme par, teiksim, kopīgu valsti. Bet to taču nevarētu teikt konkrēti arī par izglītības sistēmu. Man ir tāda sajūta vienkārši, ka runā divas dažādas valodas. Visu laiku. Tā ir, jā? Bet kāpēc tas tā ir, Irina? Kāpēc? Man paradoxālā kārtā es nobalsoju par vienotību. Es laikam esmu arī dīvains cilvēks. Es zinu Andri, kā varbūt tā iemesl, bet es brīnos tagad. Es dzirdu ļoti precīzu runu, ļoti argumentētu. Šitā es nejūtu sirdi. Manuprāt, tieši tas, ka mēs pārāk daudz diskutējam uz emociju, nevis uz zināšanu pamatu, arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam zināmā strupceļā. Varbūt tad es pateikšu, kāpēc iemesls ir par emocijām. Es novēlētu, man liekas, lai mēs būtu vēl emocionālāki, jo pēc manas saprašanas runājot par to intelektu. Slīgs tirēni. Izveidosim darba grupu. Mums ir jāskaņo tas ar pāris vēl dažādām iestādēm. Tas ir jāizdara, bet tas ir jāizdara. Vai, piemēram, augstam būtu izdevusies pašnāvība pirms pusgada. Labi, tu tagad taisīs to tagad pašnāvību, bet pagaidi mēs sistēmu bišķiņ pakārtosim. Vai Irēnē, tu man liekas, NT piemēram, tev, kur ir ļoti... Noslīku jau. Tu jau noslīku. Jau noslīku, tāpēc, ka es par garu runāju, ja? Viestur, bet šeit arī bija tās iedomājieties, ja gadiem tiek apkarotas emocijas, ja mēs visu laiku runājam tā, nedrīkst būt emocionāls, kāpēc tu esi emocionāli, tā kā nosodiet, arī tu, Ina, tikko nosodīja emocijas un teica tā, runājam par faktiem. Mēs visu laiku runājam par faktiem, bet arī par emocijām. Mums ir jāizšķir, kur mēs kā cilvēki esam emocionāls, kur intelektuāls būtnes, un mūsu izglītības sistēmu mēs varam tiešām sakārtot ar darbu, ar vēsu sapratu un ar plašu Mēs iziesim ārā no redzesloku. studijas un nekas nemainīsies. Pilnīgi nekas. Varbūt izdarīt vienkārši tā. Pamat izglītība nav obligāta. Paņemam skolas, kurām nav jāsako nekādiem likumiem. Viņiem nav jāpiepilda centralizētie eksāmeni. Paņemam skolotājus labākos visā valstī. Uztaisam priekšmetu sēriju šai vienai skolai. Vienīgs eksemplārs. Tikai viņiem nebūs. Viņi uzņemsies risku, ka viņi nesaņems pamat izglītības diplomu, bet varbūt darba devēji paņems viņus darbā, viņi būs kaut kam derīgi. Vai tādi cilvēki būs Teorētiski mēs to varam, mums ir privāta skolas sistēma. Izdaram. Iespējams, ka jūs varētu rosināt šādu skolu, bet arī uzņemties riskus. Jā. Un es ticu, ka... Kurš atbildēs pēc tam, ka tur nebūs nekas? Neviens. Tie, kas sūta savus bērnus, pasaka, mēs uzņemamies risku, ka viņi nedabūs darbu. Bet, lūk, jo viņi tāpat nedabūs darbu. Jūs varētu organizēt šādu skolu.